smuku sētiņu, vai ne? Sveiciens visiem, kuri ir neredzēti. Šis video sākās ar kadru, kuru bija rakstīts pašapziņa. Un tieši par šo mēs arī runāsim. Ar vienu ļoti interesantu cilvēku, kuru sauc Florence Jansons. Protams, ka ne ārā, te ir augsts. Viss labi? Kas? Šīs te ir biedrības telpas, kur mēs tēt atrodamies. Biedrības, kas būs arī kā reģionāls centrs, kuru jūs varēsiet atrast kā punktu kartē. Un vēl jūs šeit varēsiet atrast daudz gleznas. Gan arī katrā istabā. To jūs vēl pamanīsiet. Bet priekš kā mums vilkt, ja saruna būs interesanta un varbūt arī gari. Ja saruna būs ar bijušo un arī tagadējo uzņēmēju, sociālo darbinieku noteiktā ziņā un brīvo cilvēku Florence Jansonu. Un sveicināti, Florence kungs. Jautājums, vai jūs esat gatavi mūsējiem jaunajiem skatītājiem stāstīt par to, kas jūs esat, no kurienes, ar ko nodarbojaties un kāpēc sākumā es uztaisīju tādu akcentu uz to, ka jūs esat brīvs cilvēks? Tā teikt, es kā vecs pionieris vienmēr gatavs. Tad kāpēc vilkt laiku? Kā jau es teicu, mūsu pēdējā laika galvenais princips ir nevilkt laiku, tāpēc ar to mēs arī nodarbosimies. Sveicināti vēlreiz, Florence. Sveiks. Sveicināti skatītāji. Labdien. Un tad būtu arī labi iepazīties vispār kaut vai vienam ar otru, tāpēc, ka es Florencu arī ļoti maz pazīstu. Tāpēc sāksim ar to bāzes informāciju, kāds tu esi, no kurienes tu esi. Labāk uzdosim vienu jautājumu vienā laikā. Tāpēc, kas tu esi? Tā kā vārds, uzvārds, galvenā nodarbe pēdējā laikā vai arī kaut kas tam līdzīgs. Ko tu gribi par sevi pastāstīt? Nu, pēc pasas latvietis, pēc asinīm pa pusē slāvu, pa pusē latviešu un vāciešu vēl tur ir kaut kur pagātnē. Par profesiju. Nu, man ir tā kā vairākas profesijas saistītās pamatā. Es tomēr uzskatu sev par uzņēmēju, jo jau ir 30 apaļi gadi, kopš es esmu privātā biznesā un kopš 23 gadu vecuma klasiskā darba ņēmēja algu neesmu saņēmis. Bet es paralēli arī esmu izmācījies kā jurists un ekonomists. Līdz ar to es to līdz šim veiksmīgi pielietoju kaut kādā savā uzņēmējdarbībā, bet pēdējā laikā sanāk arī konsultēt cilvēkus par specifiskām tādām juridiskajām niansēm. Un jūs pieminējat, ka 30 gadus jau esat uzņēmējs. Cik jums tagad gadi? 53. Un jautājums, kādi bija jūsu jaunākie gadi, teiksim līdz 20? Kāda bija jūsu bērnība, pusaudzība? Jūs man stāstījāt aiz kadra to, ka bija diezgan ekspresīva. Nu, es pabeidzu mūzikas internāta skolu. Varbūt viņa bija nedaudz maigāka nekā klasiskās internāta skolas, tomēr mūziķi un tā, bet tāpatās ar visu to savu kolorītu. Un tā jau bija tāds pirmais rūdījums. Bet, ja citi saka, tur internāta skola, tur slikti, vecāki nemīlēja, nē, tad man pilnīgi otrādi. Es esmu ļoti apmierināts ar to laiku. Man bija ļoti interesanti, un tā bija jau tāda, savā ziņā pirmā izdzīvošanas skola, kas tālāk man ir palīdzējusi dzīvē, arī tā skaitā Centrālā Azijā, daudz kur citur. Un jautājums, tas, ko jūs arī man bišķi stāstījāt aizkadrā, to, kad kāda bija jūsējā skati tajā laikā, to bišķi kādiem 20 gadiem. Kāda bija jūsu skati tajā laikā uz vispār situāciju pasaulē, uz situāciju konkrēti Latvijā, drīzāk Latvijas teritorijā? Uzskati. Es biju gana jauns. Tieši es sasniedzu pilngadību sanāk 90. gadā. Un tie bija, kā jau 90. Es veiksmīgi izmantoju situāciju. Man droši vien iedzimts varbūt no poļu vecmāmas tas uzņēmēja gēns, un es ļoti ātri izmantoju to situāciju, teiksim tā, sava personīgā labumā un sava personīgā un tuvinieku labklājības celšanai. Un par tādām valstiskās kategorijās tajā laikā nedomāju, teiksim. Pēc tam jau vēlāk es redzēju, cik primitīvi, teiksim, 90. gados tā saucamais tas valsts aparāts
izlaupīju to padomu mantojumu palikušo, ja, tāpēc man nekad nav bijušas arī tādas ilūzijas par šīs kapitalistiskās sistēmas, vēl saukt to par vienīgo dzīvot spējīgo pārvaldes modeli, kurš sevi ir pierādījis. Es domāju, ka viņš ir pilnīgi izgāzies, un to mēs tagad redzam postkapitalismu laikmetā. Ja? To tikai jau reti kurš vairs neredz. Ja? Kad, tā vecā sistēma ir pa lielam. Un vēl jautājums, kādas reliģijas vai arī ticības virzieni jūs pieturaties, jo vienā brīdī jūs runājat par simulāciju, otrā par reinkarnāciju, trešajā par musulmanismu. Tā kā jautājums, kādas tieši ticības jūs pieturaties? Vai arī jūs visā pa nedaudzam? Varbūt es esmu komentējis kaut kādas tur konfesijas, bet nepārprotami arī savos postos es jau diezgan sen norādu, ka es ticu tikai vienotā radītāja apziņai, kas mēs visi arī esam. Un viss pārējais ir tikai interpretācijas un arī simulācijas teorija, ka mēs esam virtuālā simulācijā, būtībā nav pretrunā ar to pašu vienotā radītāja apziņas teoriju. Līdz ar to nekādas dalīšanas, tikai holistiskā pieeja, nevis hierarhija, bet holarhija, nevis hierarhija, bet holoni. Tautvaldība, horizontālā pašpārvalde, kopīgais labums, win-win-win princips, sadarbība, konkurence ir aizliegta, un tas viss šīs vērtības tiek jau pareizi ielikts jau, ja ne šūpulī, tad bērnu dārzā. Tāds ir mans tas redzējums uz to ideālo pasauli, uz kuru mēs tā kā virzamies, mēs visi, es ceru. Lēnām izbeidzās. Jā. Un tas sanāk, ka jūs esat uzņēmēji darbinieks un vienā laikā komunists. Vai tas nav nedaudz pretrunīgi? Komunists? Nē. Tautvaldība varbūt bieži jauc ar komunismu, ja? Bet komunisms jau tā arī līdz šim nav bijis nekur uzbūvēts. Tie visi ir kaut kādi sociālisma, totalitārie paveidi, ja? Bet nekādā veidā ne komunisms, jo komunisms jau varbūt tajā savā dziļākajā būtībā un rezultātā jautājums ir, kādos ceļos mēs pie tā nonākam, ja? Bet nē, nav ar komunismu nekāda sakara, tā ir elementāra tautvaldība, sen nozaudēta tautvaldība, ja? Tas nav nekas principiāli jauns, mēs visi tā kādreiz esam dzīvojuši šī reģionā, pirms kristietības ienākšanas. Nu, un tad arī tēma, ko jūs pieminējat pāris reizes, un arī pieļauju, ka pie kuras mēs atgriezīsimies, bet tomēr jautājums, kā jūs nonācāt pie jurisprudences, cik es saprotu jūs pirmās profesijas? Tas bija principā viens konkrēts gadījums. Es tajā laikā 90. beigas jau nodarbojos, man bija liela diezgan nekustamā īpašuma kompānija. Un vienreiz man jurists norāva vienu ļoti vērtīgu darījumu, ko mēs gribējām izdarīt, un pie notāra gan viņa jurists, gan mans jurists nevarēja vienoties tur par kaut kādiem dažiem punktiem, bet mēs ļoti gribējām to darījumu, bet tie mūsu juristi mums principā viņi izjauca. Un tad tas bija tāds, un tieši toreiz es jau beidzu to ekonomisko fakultāti, un tieši atvērās juridiskā, un es uzreiz arī turpināju tālāk, pat toreiz nepārtraucu, nepaņēmu pat nekādu gadu tur pārtraukumu, uzreiz turpināju no ekonomistiem, uzreiz tiesības studēt. Un cik es saprotu, teikt, jums tā vairāk nav pamatnodarbe, bet tomēr šā vai tā, jūs pie viņas vairāk mazāk atgriežaties, kā jūs pieminējāt, palīdzot tur citiem pazīstamiem un tam līdzīgi? Tieši pēdējos gados vairāk, jā, un tieši tad kontekstā vairāk, jā, ir kaut kādas problēmas ar sistēmu, ar kaut kādiem dienestiem, vai arī tieši otrādi gribās mazāk būt atkarīgam no sistēmas un izmantot legālas juridiskās formas un citus kaut kādus juridiskos paņēmienus, kā tikt mazāk regulētam un, teiksim,
savu izmaksu pozīcijas, teiksim, nodokļu un citas varbūt formālas lietas krietni samazināt. Ok. Un tomēr ir jautājums arī par biznesu, jo jūs, cik es saprotu, jau ar to nodarbojaties ļoti sen, kā jūs paši teicāt, 30 gadus. Tas sanāk, ka apmēram no brīvās Latvijas laika. Sanāk, ka, ja ir precīzi 30 gadi, tad no 1996. 96. Jā, 95. 96. Un tad jautājums, kāds bija jūsu pirmais bizness un kā viņš rezultējās? Man bija diezgan viens no klasiskajiem ceļiem, kā es nonācu privātajā uzņēmējdarbībā. Mana pirmā nopietnā darba vieta bija apdrošināšanas kompānijā. Tagadējais Ergo, toreiz viņš bija Latgarants. Un 2 gadi es ļoti iedziļinājos tajā laikā, tikai vispār kaut kāds apdrošināšanas tirgus tikai veidojās, likumdošana vēl tikai veidojās, uzraudzība vēl tikai veidojās. Līdz ar to es biju pašos pirmsākumos, es redzēju, kā tas viss notiek, un pa tiem 2 gadiem es uzkrāju pietiekami lielu pieredzi, lai pēc tam es varētu aiziet atvērt jau savu apdrošināšanas brokeru kompāniju un pelnīt jau pēc pusgada vairāk nekā tur pelnīja mūsējais tur prezidents, teiksim. Un nemaz nerunājot par to, ka tev pilnīgi uzreiz savs brīvais laiks un pilnīgi tu pats savu saimnieks. Tā es sāku, jā, tieši ar to apdrošināšanas brokeru firmu, kas man bija diezgan ilga līdz pat kaut kādam 2002. 2003. gadam. Un kā viņi saucās? B-korpus. B-korpus. Par viņu kaut kas internetā ir atrodams? Es domāju, ka ir vēsturiskie dati. Ok, tad vēsturiskie dati 100 gadus atpakaļ. Ļoti sen, jā. Bet jā, es tad pamēģināšu atrast ielikt. Tas sanāk, ka tas bija jūsu personīgais bizness, vai arī tomēr jūs strādājāt? Tā bija apdrošināšanas kompānija, kurā es strādāju, un apdrošināšanas kompānijā bija prezidents. Es biju departamenta vadītājs, mana alga bija laikam uz pusi mazāka nekā prezidentam, bet pēc pusgada atverot savu brokeru kompāniju, es pelnīju jau vairāk nekā iepriekšējās kompānijas prezidents. Un jautājums, vai jūs vēl joprojām esat tā kā uzņēmējdarbībā, biznesā, vai jums vēl joprojām ir kaut kādas firmas? Firmas vairs nav. Kopš 20. gadā es savu darbību savu uzņēmējdarbības pieredzi lieku tagad tādā lietā kā kooperatīvu un biedrību dibināšana un veidošana un juridiskās palīdzības sniegšana. Es, varbūt tā naivi kaut kā izklausīsies, bet es kopš 20. gada esmu pievērsies, sācis strādāt, var tā teikt, it kā sabiedrības labā, bet es jau pats esmu šīs sabiedrības loceklis. Un, ja es strādāju sabiedrības labā, tad es strādāju pirmām kārtām sev. It kā tāda elementāra bērnu loģika, bet kāpēc tā neviens nedzīvo? Jautājums, jā. Neviens, bet ļoti maza daļa. Par biedrībām mēs vēl atgriezīsimies vēlāk. Bet tomēr tā ir interesants jautājums, kas bija jūsu labākais, visveiksmīgākais bizness? Veiksmīgākais tas bija, protams, nekustamo īpašumu attīstītāji, ja tā var teikt, jo tur arī, ja mēs tā ņemam skaitļos, tad tur ir nopelnīta vislielākā nauda, vairāk nekā no visiem citiem biznesiem visā pārējā laikā kopā. Bet tas arī sakrita ļoti veiksmīgs laiks pirms Latvijas iestāšanās, tā kā Eiropas Savienībā tur nekustamā īpašuma cenu pieaugums tajā laikā bija pat 200 vietām, pat 200-300% gadā. Un, ja mēs bijām nopirkuši diezgan daudz namīpašumus Rīgā, tas ir 1000 kvadrātmetru, tas ir 100 dzīvokļu, un ja tu nopērci un tev bankas kredīts ir 7% gadā, tirgus pieaugums gadā ir 200-300%, tad tu vari iedomāties, principā arī ļoti aktīvi nedarbojoties, arī tajā laikā varēja pietiekami daudz nopelnīt. Un vai jūs arī pieņemsim kādam ieteikt ar tādu nodarboties? Jo ļoti daudz internetā cilvēki iesaka tieši investēt uz nekustamiem īpašumiem. Kas jūs teiktu būtu tāda labākā investīcija? Vai tie nekustamie īpašumi kā tādi?
Es teiktu tā, ka uzlikt naudu kā pašmērķi, un es teiktu tā, investēt sevī, un sevī tādā nozīmē, ka sevī savā uzņēmēja darbībā, savā hobijā viņu noformulēt kā uzņēmēja darbības projektu, iesaistīt viņā domu biedrus kā partnerus. Un šī laikā veidot tikai un investēt gan laiku, gan enerģiju, gan naudu paši savos projektos, kas kaut vai būs varbūt ne ļoti lielai tirgus daļai, bet tik un tā, kaut vai tas būs nišas projekts. Bet tik un tā, tikai tas, kā 30 gados es varu pateikt, tikai piepildījumu, pat ar daudz mazākiem ienākumiem, un tādu patiesu dzīvesprieku gandarījumu sniedz tieši tie projekti, kas ir mūsu sirds projekti, kurus mēs darītu arī tāpatās. To es varu pateikt, tas tiešām tā ir. Jā, var nopelnīt lielu naudu, schēmās var nopelnīt lielu naudu, un sistēmā, sevišķi, ja tu esi lojāls sistēmā un vēl klāt pie visādiem valsts pasūtījumiem un budžetiem, tā jau, es nezinu, tā vairs nav uzņēmējdarbība. Ja? Tas ir vienkārši valsts pasūtījuma apkalpošana vai vienā vārdā nosaucot korupciju. Bet tomēr ir jautājums, jūs tā kā, cik es saprotu savās domās, esat par to, ka pēc iespējas vairāk cilvēkiem ir jānāk pie šīs pašapziņas un tam līdzīgi. Bet jautājums, kā jums liekas, vai uzņēmējdarbība un biznesa ir priekš katra cilvēka vai arī tomēr priekš tikai dažiem? Tas tāds labs jautājums. Protams, kad katram ir kaut kādas iedzimtas, iemācītas īpašības, un ne visi varbūt tiešām ir ar to uzņēmējdarbības gēnu, bet jebkurā gadījumā tas ir virziens, ja mēs runājam par personīgo autonomiju, par kopienas autonomiju, un vēl, ja mēs runājam valsts līmenī par autonomiju, par reālu neatkarību, ja? Ka mēs paši nosakam un paši sevi pārvaldam. Vai savējo hobiju par uzņēmēju darbību, par biznesu, bet jautājums vai ir vēl kāds, kur jūs varētu no savas pieredzes ieteikt? Cilvēkiem, kur tikai sāk, pieņemsim, ļoti daudz tēt pusauģi par to domā. Ko jūs varētu ieteikt tādiem? Kas pa lielam ir uzņēmējdarbība? Uzņēmējdarbība ir ideja pārvērsta strādājošā modelī, kur var monetizēt. Preču vai pakalpojumu, izskatā, kādā veidā viņš nonāk, pie patērētājiem. Un jebkurā uzņēmējdarbībā, jebkurā komandā ir vajadzīgi dažādi speciālisti. Tāpēc cilvēks var nebūt uzņēmējs, bet ja viņam ir ideja, ar ko viņš grib nodarboties, viņš var nākt kaut vai šeit uz Kopradas reģionālo centru, Vislatvijas Kopradas reģionālo centru, vai iet tur, kur viņam ir tuvāk viņa reģionā. Un kā es to saprotu, ka mēs šos Vislatvijas Kopradas reģionālos centrus arī veidojam kā tādu savā ziņā biznesa inkubatorus. Un kas ir vēl labi, kad Vislatvijas Kopratē mēs tās kompetences apvienojam arī ar reģioniem. Un, ja, ir kaut kāda vajadzīga konsultācija, kura, pieņemsim, nav pieejama cēsīs, juridiskajos jautājumos, tāpēc viņiem nevajag katram reģionālajam centram algot savu juristu, Tagad viss ir tehnoloģijas atļauja, var sazvanīties video zvanā, arī Latvijā tie attālumi nav tik tāli, vienmēr viens pie otra var atbraukt. Un tādā veidā arī tas reģionālais centrs, kurā ir jau kaut kāds apjoms ar cilvēkiem, iespējams, kad jau ir tie vajadzīgie speciālisti, kuri vajadzīgi konkrētajai idejai, un tāpēc cilvēks viņš pats varbūt paliek, kā grāmatvedis uzņēmumā, ja viņam ir grāmatvedības profesija. Bet viņam ir bijusi ideja, viņš paliek kā grāmatvedis, un pārējos visus tur uzņēmējs, koordinators, jurists, šoferis, ekspedītors un tā tālāk, tos visus var piesaistīt. Un tad ir vēl jautājums, jūs pieminējāt to, kad jūs bijāt arī Centrālā Āzijā, jābūt precīzam Fidži. Bet mentalitāte līdzīga. Dienvidi ir dienvidi, jā. Bet tomēr
Ja mēs aizveram šo biznesa jautājumu, tad jūs arī bijāt pieminējuši to, ka jūs bijāt Centrālā Āzijā un arī Fidži. Jautājums, kā jūs nonācāt tieši Centrālā Āzijā? Kāpēc tik tālu? Jā, tas arī ir labs jautājums. Es biju tieši 3 gadi, kā palaidis pirmo floatinga studiju, tāds bezsvaru stāvokļa simulators pēc NASA tehnoloģijas, un viņš bija pirmais Baltijā. Un 3 gadi es pats viņā arī praktiski sēdēju uz vietas. Lidoju? Un apkalpoju klientus. Tur tagad gari jāstāst, varbūt labāk pat paskatīties internetā, YouTube, kā tas izskatās. Ja, tā ir sensorās izolācijas tāda kapsula, pa lielam tāda meditācijas mašīna. Spēcīga lieta, un es ar viņu tiešām biju aizraucis, bet man patīk, es esmu tomēr tāds vairāk startup uzņēmējs. Ja? Man patīk kaut ko uzradīt, bet pēc tam, kad aiziet tā rutīna, un ja es neredzu, ka tur ir tāda iespējama attīstība, un man pašam ir vēlēšanās piedalīties tajā attīstībā, tad es to varbūt pārdodu, bieži arī atdodu. Nav bijis retums, kad es biznesu esmu nevis pārdevis, bet nodevis citam cilvēkam, jo bizness nav tikai ienākumi un status, tas ir arī atbildība, pienākumi, un tu esi savā ziņā sasaistīts. Tāpēc Covid laikā es atdevu, pieņemsim, diezgan jau iegrieztu vidēja līmeņa būvniecības kompāniju ar visām brigādēm, ar visiem instrumentiem, ar visu, un pilnīgi neko nepaņēmu par to pretī. Nodevu ar visiem aktīviem, lai tikai tas vairs nebūtu uz mana kakla, un lai nebūtu jāpielāgojās tiem absurdiem, kas tur sāka notikt. Un jautājums, ja pie jums kāds atnāktu ar tādu lūgumu, Florence, palīdziet man uztaisīt tādu vai šādu uzņēmumu, vai jūs viņam palīdzētu? Jā, protams, tieši to mēs arī darām, un daudzi pat uzņēmumi atnāk pie manis, un mēs mainām uzņēmēju darbības formu uz daudz draudzīgāku no nodokļu sistēmas, regulācijas viedokļa un tā tālāk. Jā, tā ka tieši gan pie manis personīgi, gan arī es jau pārsvarā esmu šī pašapziņā kā reģionālais centrs. Es saprotu, ja, ka viņš tagad arī ir kā reģionālais centrs. Un tomēr aizvarot biznesa tēmu, bet tomēr aizvarot biznesa tēmu, un tomēr jūs bijāt arī Centrālā Āzijā un Fidži, okeānijā var teikt. Tad jautājums, kā jūs nokļuvāt tieši Centrālā Āzijā? Kāpēc tik tālu? Es jau esmu, un tad mums ir jānoslēdz tā biznesa tēma, tāpēc, kad pastāstīt par Centrālā Āziju vai Fidži bez biznesa es nevaru, jo tas bija uzņēmēja darbība bija galvenais iemesls, kāpēc es devos gan vienā, gan otrā virzienā. Un ja Centrālā Āzijā tas jau bija kaut kādu pasen, jau pirms 10 gadiem, tad Fidži tas bija burtiski es tikai gadu atpakaļ kā atlidoju. Ja, un beigās neiedziļinoties varbūt kā nokļuvu, vienmēr mēs nokļūstam, ir kaut kāda dzīves situācija, ir kaut kāds piedāvājums, un es vienkārši tādās situācijās esmu diezgan elastīgs, un ja mani kaut kas ļoti netur, un mani toreiz nekas tik ļoti neturēja Latvijā, un es gribēju paplašināt savu horizontu, un tomēr es par šiem gadiem esmu iepazinis musulmaņu pasauli, kas ir ļoti vērtīgs resurss manā personiskajā arsenālā. Un jautājums, ar ko jūs tieši nodarbojāties Centrālā Āzijā un vēlāk Okeānijā? Jo jūs teicāt, ka tur arī bija biznesa un uzņēmēja darbība. Jautājums, kāda tieši? Ar ko jūs tieši tur nodarbojāties? Par konkrētiem projektiem. Vairāk Tur mazāk. bija gan ogles, gan tirdzniecības misijas, es uz turieni organizēju. Daudz, kas ir bijis, aizņems daudz laika par katru tur pastāstīt. Bet tas, kas uz šobrīd ir pieejams gan klausītājiem, gan visiem brīvajiem un apzinātajiem cilvēkiem, ir tas resurss, kas tur ir palicis. Un gan Okeānijā, tieši Fidži, labi, būsim, tas ne jau tur Jaunzēlandē vai Austrālijā, bet ja mēs runājam par Fidži, ja mēs runājam par Uzbekistānu, ja mēs runājam par Kazahstānu, Taģikistānu, par šīm valstīm, tad tur mans administratīvi juridiskais resurss un sistēmas pārzināšana un vajadzīgie kontakti man ir
iespējams pat labāki nekā Latvijā. Un tas ir tas vērtīgais, kas ir palicis no tā ka tas, iespējams vēl nav beidzies. Un tad, ja mēs palēnām pārējām no pagātnes uz tagadni, tad ir jautājums, kādas jūs redzat taiet lielākās cilvēku problēmas? Kādas problēmas cilvēkiem vairākums taiet tieši šajā laikā? Tātad, izdzīvošanas problēmas. Es domāju, izdzīvošanas un ne tik daudz varbūt finansiālā ziņā izdzīvošanas, jo kaut kā jau izdzīvos, un kaut kāds darbs jau būs, un kaut kādi ienākumi būs. Simulācijā par visiem ir jau sen visi parūpējušies. Tas ir tikai cilvēku bailes, kad kaut kas varētu nebūt. Bet vienmēr tāpatās visiem pietiek, un visi izdzīvo, un neviens badā nenomirst. Bet tīri izdzīvošana, kā sevi atrast mentāli šī lielajā piedāvājumā, teiksim, kā izvēlēties, nepazaudēties tajā visā un būt tajā savā centrā, jo neesot tajā savā centrā, ļoti viegli ir ieraut tagad diezgan tādos virpuļos, es teiktu tā, neadekvātos. Kā jūs nonācāt pie tām problēmām, ar kuriem jūs cīnāties, ekociemos, biedrībās un tam līdzīgās? Kā jūs nonācāt pie tām problēmām? Jūs kā stāstiet, ka Covid laiks bija tāds tā kā lūzums. Jā, es varbūt necīnos. Varbūt es tur pamēģināju pirmajā brīdī pacīnīties, bet es ātri sapratu, ka es neesmu nekāds cīnītājs un politiķis. Es tomēr esmu pirmām kārtām uzņēmējs, tāpēc es diezgan ātri pārslēdzos uz to, ko es protu vislabāk. Ja man, teiksim, esošajā formā, esošajā jurisdikcijā, esošajā tirgu, vienalga telpā, kā mēs to runājam, ekonomiskajā kultūra telpā, kaut kas neapmierina, tad tā ir mana izvēle. Atkal nosacīti mums ir izvēle, ja? Manā gadījumā es to tā redzu, ja? Tad es varu iet un darīt kaut ko citu, citā kultūra telpā, un ja es kaut kur apkārt tirgu neredzu tādas ekonomiskās kultūra telpas, kā piemēram Fidži, viņi ir labi tā kultūra telpa, bet viņi ir atkal tālu, ja viņi varētu pārcelt uz šeit, viņi būtu labi, bet pat cik šeit neko pārcelt nevar, tad jāveido pašiem sava, un ar to tad es šobrīd arī, ja tā var teikt, es vairāk arī nodarbojos, ja, ar šīs jaunās ekonomiskās kultūra telpas veidošanu, kas no vienas puses ir it kā paralēli, bet tas ir vērtību ziņā, bet jebkurā gadījumā tā sistēma jau pati par sevi viņa nekur nepazūd. Un tas, ko mēs vienkārši daram, ar savu piemēru, mēs vienkārši kaut nedaudz, bet transformējam to kopējo kolektīvo realitāti, kādā mēs te visi esam iesprostoti šobrīd. Bet, ja mēs aizveram šo te starptēmu, tad tu esi arī pāris reizes pieminējis tādu lietu, kā ekociemi, un arī mēs esam aizkadrā runājuši, gan ar teviem, gan ar citiem cilvēkiem, kas tēt ir arī tēt aizkadrā. Sveiciens. Bet jā, runājuši par tādu lietu, kad tu atbalsti kā zaļo dzīvi, ekociems un tam līdzīgi jautājums. Kas tavējā skatā, kas vispār tā ideja, kas ir ekociemi? Es atbalstu varbūt ne tik daudz kaut kādu tur zaļo dienas kārtību, un es neesmu tur pret ekoloģisku un saprātu ietvaros, bet es esmu vairāk par autonomiju, par pašpietiekamību. Un, protams, kad atjaunojamā enerģija tajā varbūt arī ietilp. Un kāda ir ideja jūsējai organizācijai? Mums te bija vienā vakarā tāda lieta, kad mēs nezinājām, kā viņi precīzi saucās, vai zaļā zeme vai jaunā zeme. Kāda tieši ir ideja tai? Jauna zeme, tas ir tāds kopredzes klubs. Ja pašapziņa, kur mēs šeit atrodamies, tās ir fiziskas telpas, kas ir kopredzes klubs kā fiziskas telpas, tad jaunā zeme tā ir mūsu tāda, viņš var teikt, būtu tāds kā uzņēmējdarbības klubs, kurā mēs viens atbalstam viens otra idejas, dažādi viens otram palīdzam, un fiziski šīs sapulces mums arī notiek šī klubā pašapziņā, un tie, kas ir no Rīgas vai Pierīgas, kas var tur, mums parasti sapulces ir 2 reizes nedēļā, pa vakariem, tā ka laipni lūgti var arī nākt un piedalīties, un mums ir gan kopprojekti kaut kādi, ko mēs darām visi kopā, gan arī, kā jau teicu, atbalstam
viens otru arī viņu individuālajos kaut kādos projektos. Bet tomēr kāds ir tavs skats tieši uz jaunajiem tiem ekociemiem, par kuriem tu, cik es sapratu, esi? Jā, tas šobrīd es viņu tomēr redzu kā vairāk tādu ilgtermiņā projektu, bet tā ideja ir tāda, kad, piemēram, konkrēts viens gadījums arī mums bija Limbažos, ko mēs izskatījām, kurš starp citu ir arī aktuāls un atvērts, kur dombiedru grupa, nu, teiksim, tie var būt 100, tie var būt 200, tie var būt 300 un vairāk cilvēki, kopā nopērk vai izīrē ilgtermiņā zemes gabalu attiecīgā pašvaldībā, kopā uzbūvē gan dzīvojamo fondu, tik cik nu, viņš ir paredzēts, cik cilvēkiem, un paši uz vietas arī rada pievienoto vērtību, savas siltumnīcas, sava kaut kāda iespējams ražošanas bāzi vai vēl kaut kas, daudz kas kopīpašumā, lai katram nav vajadzīga sava tur veļas mazgātuve, sava tur noliktava, kur glabāt tur slēpes riteņus, katram sava pirts un tā tālāk. Ja visi kopienas locekļi, teiksim, ir kaut kādā vienojušies kaut kādā vienā dzīves filozofijā, tad viņi to var visu uzbūvēt kopīgi, un tas viss ir daudz, un apsaimniekojās no kopīgajiem līdzekļiem, un tādi piemēri pasaulē ir daudz, gan Izrēlā, gan Amerikā, gan amīši, gan kibuči ciemi Izrēlā, ja. Tas ir kopienu dzīves princips. Un kā jums ienāca prātā šī ideja par tādām, var teikt, bišķi nodalītām komunām? Nu, tas ir princips, ka to, ko es varu izdarīt viens un ļoti grūti, es tāpat nevaru izdarīt daudz vieglāk. Nu, respektīvi, 5 cilvēki kopā var izdarīt iespējams ļoti ātri un viegli to, ko pa vienam viņi neizdarītu iespējams dzīves laikā. Līdz ar to šis kooperēšanās princips, jo viņš ir absolūti pretējs esošajai sistēmai, ja mēs runājam par rietumu bloku un par Latviju konkrēti, šim kapitalistiskajam konkurences modelim, kur visiem no bērna kājas ar sportu, ar visu vienmēr ir jāsacenšas, vienmēr kurš kuru pārspēs, un līdz ar to arī visas tās skaudības un tā tālāk, tas ir it kā liekas pozitīva sacensība, bet īstenībā dziļi saknē tas ir klai nepareizi. Ja? Un tāpēc no bērnības mēs neesam iemācīti sadarboties, un esošai sistēmai to ir, protams, vieglāk pārvaldīt, sadalīt to ganāmpulku nekā, kad viņš ir vienots. Tiklīdz viņš ir vienots, nu, tā skaidrs, nu, teiksim, tie daži saucamie striķīšu raustītāji, viņi zaudē nozīmi. Viņu spēks ir paklausīgs pūlis, tiklīdz pūlis vairs jau nav pūlis un vairs nav tik paklausīgs, nu tāps jau. Un tad, man liekas, kad ir pareizais laiks pāriet pie pēdējiem 3 blokiem, kurus es teiktu, ka paši interesantākie. Sazvērstības teorijas, biedrības un visatvies koprada. Tā teikt, 3 pēdējie krēsli. Nu ko? Kas ir sazvērstības teorijas? Sazvērstības teorijas bieži sauc arī par apslēpto patiesību. Un tieši par sazvērstības teorijām, nu, burtiski nepilnu nedēļu apakaļ intervijā redzēju ar Ilonu Masku. Nu, tomēr kaut kādā ziņā vērā ņemam figūru, ja? Un viņš teica, ka viņš nezina nevienu no sazvērstības teorijām, kura līdz šim vēl nebūtu piepildījusies. Līdz ar to vispār jautājums, ko mēs saprotam ar sazvērstības teorijām, ja? Katrs kaut ko citu. Tas par sazvērstības teorijām. Jā, bet tomēr. Par biedrībām? Tie nav jautājumi, tie ir bloki, tur vēl ir citi jautājumi apakšā. Tu jau atbildi uz tiem blokiem, bet tur ir jautājumi apakšā. Jūs ļoti bieži pieminat tādu lietu kā dzīves simulācijā. Pieļauju, ka jūs arī pamanījāt. Kādas jums domas par to? Kā jūs vispār nonācāt pie tā, kādas jums domas par to? Kāpēc jūs tieši to izvēlēties? Nu, es pie tā nenonācu ļoti ātri. Teiksim tā, es pie tā nonācu 20 plus gadu laikā, meklējot un izskatot un pārbaudot un analizējot visdažādākās pasaules uzbūves teorijas.
Un šis ir tas visloģiskākais, pie kā es esmu nonācis, kas man ir saprotams, tīri iekšēji, intuitīvi, un šī simulācijas teorija viņa arvien plašāk šobrīd izplatās, cik es tā redzu. Nu, parasti jau tā var likties, jā, kad ja tu pats tajā esi, tad liekas, ka visa pasaule tajā dzīvo, bet man šķiet diezgan objektīvi, kad mēs ejam tajā virzienā. Un tas jauniešiem arī ir saprotams, tāpēc, ka tas ir uz tehnoloģijām tā kā arī kaut kādā ziņā balstīts. Un kvantu teorija taču arī to ļoti labi izskaidro. Ir jautājums, kad jūs arī, es neatceros vai šeit, bet arī ārpus kadrī jūs esat pieminējuši un arī citās intervijās tādu lietu kā smilškaste. Jūs ļoti bieži tādu pieminat. Jautājums, vai tā ir kaut kāda atsevišķa teorija, vai arī tas ir vairāk tā kā par dzīves ceļu? Kas tieši ir tā smilškaste jūs saprašanā? Un kas ir mainījies kopš tā bērnu dārza laika, kad mums, tiklīdz mēs bijām ēkā iekšā, tur bija jau atkal hierarhija, tur mēs bijām pārvaldība, tur bija audzinātāji, auklītes, vecāki un tā tālāk un tā tālāk. Bet bija brīdis, ka mūs atstāja ārā smilškastē savā nodabā, bez kaut kādām direktīvām no augšas. Un tad tur izveidojās tā saucamā dabīgā kārtība. Un ja kāds izveidoja kārtību, kurā man, piemēram, nepatika piedalīties un neapmierināja tie noteikumi, es vienmēr varēju aiziet uz citu smilškasti un veidot savu grupiņu, teiksim, un pārvilināt ar daudz labākiem noteikumiem, ar interesantākām aktivitātēm bērnus no blakus smilškastes. Ja? Un nekas jau šī ziņā nav mainījies. Vienkārši mēs piedzimām, un šajā smilškastē jau it kā viss bija, ja? Bet mēs vienkārši esam ar izglītību un ar to sistēmu tā nozombēti, ka mēs neredzam, kad ir pilns ar citām smilškastēm, vienkārši ej un dari, ka tā radītājs šeit ir paredzējis. Mēs esam ieciklēti tajā vienā smilškastē un neredzam neko citu vairāk apkārt, un mums ir iepiļīts, ka tā ir vienīgā iespējamā realitāte. Līdz ar to ar akadēmiskajiem instrumentiem, kāpēc pa lielam, es nesaku, ka visi profesori tagad universitātēs ir stulbi, bet ļoti daudzi ir apziņā ļoti ierobežoti. Jo viņi nav izgājuši ārā ārpus tās realitātes ar tiem paņēmieniem, kas akadēmiskā vidē, teiksim, ar viņiem nav iespējams palūkoties uz visu tā no malas, kā ir iespējams palūkoties, teiksim, ar garīgajām praksēm, ar psihodēliskajiem paņēmieniem un tā tālāk. Jautājums par vēl vienu teoriju. Vai jūs ticat to, ka ir ēnu valdība? Tāpēc valdība, kas valda pār visām valdībām. Tu domā deep state, tā kā dziļā valdība, vai tu domā pasaules valdība, kaut kāda globāla valdība? Jā. Nē, protams, kad nav kaut kāds viens vadības centrs, tāpat kā viņš nav nevienā līmenī. Ir dažādi spēki, kuri caurvijās, miedarbojās, kaut kur ir saistīti, kaut kur nav saistīti. Tā visa globālā pārvalde, viņi ir daudz sarežģītāka nekā, protams, vai stāsta pa televizoru, vai arī, kā tavas pieminētajās, sazvērstības teorijās. Bet tas, kad ir saucamie kuklavodi, un tas redzamā skatuve ir tikai leļu teātris pa lielam, tas, protams, ka ir fakts, jo politiķi jau paši par sevi, viņi jau nav nekādi ģeneratori, viņi ir vienkārši izpildītāji aizkulisēs vai viņiem aiz muguras esošajam kapitālam vai biznesam. Tad ir nākošais bloks, kas ir biedrības. Un pirmais jautājums šajā blokā, kā jūs nonācāt līdz biedrību idejai? Jo, cik es sapratu, pēc Covid jūs vairāk nenodarbojaties ar uzņēmēju darbību tādā formā tieši kā iepriekš. Tā kā jautājums, kā jūs nonācāt pie biedrībām? Pie biedrībām mēs nonācām tādā veidā, ka Covid laikā mums izveidojās sistēmā nereģistrēta
domu biedru organizācija ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kas jau pārsniedza vairāk kā 100 cilvēkus. Un uz to brīdi mēs neredzējām neko labāku, kā noreģistrēt, lai mēs visi nepazūdam, un lai mums veidojās kaut kāda struktūra, lai ir, kas to visu tā kā pārvalda un virza, bet jau pilnīgi nevis tādā tā kā iepriekšējā, kā tu saki, privātās uzņēmējdarbības līmenī, bet kur mēs veicinam to izpratni, ka mēs visi varam būt kopīgu resursu un aktīvu pārvaldnieki. Kāds varbūt saka, ka tā ir utopija, kad 99% cilvēku apziņa tik tālu nav tīkusi, viņiem vajag kaut kādus ganus, kas viņiem visu iedod priekšā un viņus pārvalda. Jā, ok, bet nesākot jau tā dzīvot kaut kādā mazākā skaitā, nekad arī tā lieta nekad neiekustēsies, un tie pārējie arī neredzēs, nesapratīs, teiksim. Man jau liekas, ka izpratne par kooperēšanos biedrību, kas ir, tas ir tas pats kooperatīvs, ja? Tā ir kooperēšanās. Ja biedrība mums vairāk mēs izmantojam tur, kur nav preču un pakalpojumu aprit, tad kooperatīvu mēs izmantojam tur, kur ir šī preču un pakalpojumu aprit. Un viens piemērs, pieņemsim, kāpēc mums visiem iet pirkt, pieņemsim, kūpinātu vistu uz Rimī, ka mēs varam nodibināt biedrību, 100 cilvēki, kam garšo kūpinātas vistas, kas mēs viņus regulāri ēdam, atrast vislabāko vietējo ražotāju un pirkt pa normālu cenu, ļoti labas kvalitātes vistu, visi kopā no konkrētā viena ražotāja. Varbūt vispār uztaisīt savu vistu kūpinātavu, kur daži no mūsu biedriem arī paši strādā, citi varbūt piegādā, un no tā visa izveidojās tāds, ka mēs visi ar savu hobiju vai savu, teiksim, gastronomisko kaut kādu priekšrocībām izveidojam savu pat uzņēmējdarbību. Ja? Atkal tikai tāds viens piemērs. Un to ir vislabāk darīt biedrību un kooperatīvu formātā, kur visi iesaistītie ir tā kā līdzatbildīgi tajā rezultātā, un arī to rezultātu tad viņi dala līdzīgās daļās. Un neviens nevienu neeksploatē. Dēļ viņa, teiksim, nezināšanas, nekompetences tur var būt, vai dēļ tā, ka viņam nav iedzimts tur citus mācēt labi eksploatēt vai izmantot. Un jautājums, cik jums ir biedrības? Biedrība jau nav man. Tā kā, tur ir tā lieta, ka viņi neko nepiedara, bet es esmu iesaistīts, 1, 2, 3, man tagad baigi, tad 5, 6, 7 varbūt. Okay. Bet ne visās es aktīvi šobrīd darbojos. Jā. Bet pievienoties teorētiski viņās arī var biedrībās. Jā. Parasti tās biedrības ir par konkrētām jomām. Ja tā ir izglītība, tad tā ir jau tev zināmā biedrība. Skatītājiem varbūt nezināmā, kāda tieši? BCA skola, kas izveidoja visu Latvijas vidusskolu vēlāk. Jautājums, kas tieši ir tā BCA skola? Tā ir visu Latvijas vidusskola. Viņi ir zinām kā visu Latvijas vidusskola, bet viņi dibināja, tā ir tā kā pirmā tautas dibinātā skola, ko dibināja biedrība BCA skola. Ja BCA izglītība, es varu pat drusciņ kļūdīties. Bet katrā ziņā tā ideja ir tāda, pārtika ir sava biedrība, ja tas ir tiesiskie jautājumi, tad mums ir sava biedrība tiesiskā aizsardzība un jaunrada. Īsāk sakot, katrai jomai vai pat citreiz atsevišķam projektam cilvēki taisa savu biedrību. Un mēs esam atnākuši pie pēdējā bloka, kas ir, principā, tā ir aktuālākais. Visatvies koprada. Jautājums, kā jūs uzzināt par Visatvies kopradu? Vai arī jūs kā bijāt viens no viņas veidotājiem? Es pazinu iepriekš cilvēkus, kas bija šīs idejas, ja tā var teikt, autori. Un tādā veidā man bija personīga informācija par to, kādā veidā tas iet uz priekšu un attīstās. Un
Un tad jau es tiku personīgi uzrunāts, un pat cik mums jau sen visas šīs idejas par sadarbību un kopīgā labuma vērtību īstenošanu reālā dzīvē sakrīt, ja, tad es ļoti labprāt atsaucos uz šādu iespēju, ka šeit pie mums Rīgā Kopredzes klubā Pašapziņa, ka šeit var būt arī reģionālais centrs, ka mēs varam būt kā reģionālais centrs Vislatvijas Kopredei, jo es saprotu, ka Rīgā vēl šobrīd nav citi vēl reģionālie centri tā kā atvērti, ja? Nu, jā, jums ir taisnība, vēl nav. Nu, tātad mēs varam būt par pirmo, jā, esam pirmais, jā. Jūs jau tikko atbildējat ar vienu jautājumu uz 3, kas bija bišķi neplānota, bet tomēr jā. Tāks. Jautājums, kāda ir jūsu ideja sadarbībai ar Vislatvijas Kopredi? Vai jūs kā domājat savienot savais projekts ar Kopredi, vai arī jūs domājat kā vairāk tieši pieslēgties Kopredei, vai arī kāda ir jūsu doma? Nu, es esmu struktūras cilvēks, un tāpēc es šo iniciatīvu Vislatvijas Kopredi redzu, ka top pēc iespējas vairāk šādi reģionālie centri, un šo reģionālo centru vadītāji vai pārstāvi vismaz reizi mēnesī tiekās kaut kādās kopsapulcēs, var Rīgā pie mums, var mainīt tās vietas, un kad tomēr tas netiek atstāts tāds pilnīgi savā tādā pašplūsmā, bet kad ir tie iniciatīvas cilvēki no tiem reģionālajiem centriem, kas to procesu vada un virza uz priekšu, un tieši kādā veidā es pat negribētu varbūt pats par sevi, ka es redzu, ka šie reģionāli centri, ka viņi veidojās kā saimnieciskās Kopredes klubi, kā biznesa inkubatori un tā tālāk, kur top vietējai publikai, vietējiem konkrētā reģiona iedzīvotājiem vajadzīgas iniciatīvas, preces un pakalpojumi, vai tā skaitā arī kultūras pasākumi un tā tālāk, ja, un veidojās tāda sava saimnieciskā vide, kur ir šis sadarbības princips, kur visi viens otru atbalsta, kur par visu iesaistīto dalībnieku vai sabiedrības locekļu interesēm ir iepriekš padomāts. Un tad jautājums, kā jūs redzat Kopredes nākotni no savas skatu punkta? Gribētos ticēt, ka tas izveidosies par tādu neformālu, intelektuālu, neformālu sadarbības tīklu, kuram būs ietekme uz kopējo Latvijas kolektīvo apziņu, ja tā var teikt. Un līdzīgi kā tas bija Latvijas laikā, kad bija pāris tūkstoši latviešu biedrības, un viņas tik tiešām bija neatkarīgas biedrības ar saviem budžetiem un diezgan turīgas un ar ļoti intelektuālo potenciālu, ka viņas varēja jebkuru ministru noņemt un ielikt vietā, ja viņš tur kaut kāds ziepes sastrādāja. Ja? Vismaz tā tiek aprakstīts un tā tiek stāst no laika biedriem, cik ir dzirdēts. Ja? Kā tur bija patiesībā, to mēs zināt nevaram, bet šī ideja man ir saprotama, un tieši tā tas varētu strādāt. Un jautājums, kādiem cilvēkiem jūs ieteikt pievienoties Kopredei? Pirmkārt, brīvi domājošiem, tādiem, nav vērts, kaut gan mēs jau neesam pret sistēmu, mēs pret esošo sistēmu, mēs izmantojot pat kaut kur esošās sistēmas infrastruktūru, tās pašas kooperatīva un biedrības, ja, tās ir atļauts uzņēmējdarbības formas, kuras vienkārši vajag pareizi organizēt. Un tiem, kam ir kam šis sadarbības moments, kopīgā labumā princips un šis Kopredes vispār ideja, kā tāda ir tuva, tiem visiem ir vērts nākt, jo šeit vismaz mūsu tā reģionālā centrā mēs nenesam iekšā nekādu politiku un, teiksim, tukšu ideoloģiju, jo galvenais ir saimnieciskā sadarbība.
kam tic kādam dievam, kurš ko lieto uzturā vai nezinu, kurš ar ko guļ, tā nav mūsu darīšana. Tā kā tas viss notiek katram aiz viņa guļamistabā. Un šeit mēs meklējam to, kas mums un tās tēmas paceļam, kas skar mūs visus, kas mums ir koptēmas, nevis kaut kādas individuālās no konteksta izrautas. Un tad uz beigām jautājums, kur es neiedomāju, kur iebāzt no visām šitām sadaļām, jo viņš ir tāds savā ziņā renegāts, kur nevar. Bet tomēr ir jautājums, tāpēc, kad jūs pieminējat to visu laiku, un arī es pieminēju, kas jūsu saprašanā ir brīvais cilvēks? Ko jūs ar to domājat? Nu, brīvais cilvēks pirmkārt ir apzinātais cilvēks. Man vairāk pat rezonē šis vārds apzinātais cilvēks, kurš pirmkārt, apzinātais cilvēks, viņš pats sevi apzinās un ir tik pieaudzis vai nobriedis drīzāk, lai pats uzņemtos turpmāk atbildību par sevi un atteiktos no kādiem aizbildņiem, kaut kādas apšaubāmas, kā man patīk teikt, es nekautrējos koloniālās administrācijas izskatā. Viņš viņai, ja viņa grib, viņa var pastāvēt un brīvprātīgi viņā ir pietiekami daudz cilvēku, kas viņā labprāt brīvprātīgi uzturās, bet es esmu par to, ka jāļauj arī ir tai daļai cilvēku, kuri domā savādāk un ar savu darbību neierobežo citu cilvēku tur brīvību, ja? Un pie tam, ko tur jāļauj, tas viss jau ir atļauts, jau notiek, tas ir fakts, un visiem, kam tas interesē, arī var ņemt dalību. Tā nav kaut kāda pagrīdes organizācija, ja? Tas ir absolūti legāls pasākums. Tātad idejas, ka jūs neesat masoni. Brīvie cilvēki nav masoni, ja? Katrs jau saprot kaut ko citu. Es kā brīvais cilvēks, man patīk vairāk tādu termini, ar ko es saprotu, kas ir brīvais cilvēks. Tātad tas ir apzināts cilvēks, viņš ir pašpietiekams cilvēks un viņš ir autonoms cilvēks. Un ja viņš vēl varbūt gluži tāds nav no šitiem pieminētajiem, viņam ir mentāli skaidrība par to, ka viņš iet šajā virzienā un viņš tāds gribētu būt. Un tad jau šādi pašpietiekami, autonomi, pirmkārt mentāli savā galvā cilvēki, apvienojoties kaut kādās biedrībās un kooperatīvos, var tad nest tālāk šo, teiksim, jauno vērtību sistēmu, ja tā var teikt. Un ar to tā kā mūsu oficiālajie bloki un renegāti ir pienākuši uz beigām. Tā kā ir jautājums, Florence, vai ir vēl kas, ko jūs gribētu pateikt, pieminēt vai arī novēlēt mūsu skatītājiem? Jā, ir gan viena lieta. Es kā šahists vienmēr intuitīvi eju tur un tajā virzienā, kur tā vai citādāk nonāk arī pamatstraume vēlāk. Un šis ir tas laiks, kad vajag izdarīt izmaiņas savā galvā, savā sadzīvē. Grūti kaut kā tā pateikt. Ļoti vajag transformēties, jo priekšā nav viegli laiki. Viņus jau nejūt varbūt tādā finanšu krīzes varbūt izskatā, jo nenotiek jau tas vienā dienā, bet arī mākslīgais intelekts izdarīs savas korekcijas un turoties pie esošās domāšanas, esošās lietu kārtības, pie vecajiem institūtiem, jo ilgāk kāds to darīs, jo sāpīgāks būs pēc tam tas kritiens un dzīve tāpatās piespiedīs agri vai vēlu transformēties, un jo vēlāk, jo sāpīgāk. Es ceru, ka man izdevās kaut kā nodot to domu. Nebija viņu vēl noformulējis pats priekš sevis vārdos. Jā, galvā es ceru, ka es
Cerēsim. saprotam. Es it kā sapratu, bet cerēsim. Tā kā paldies par jums, skatītāji. Un, kā mēs arī atceramies mūsu devīzi, it īpaši pēc pirmā podkasta, sveiciens Modrim, kurš par to runāja. Tā kā atceroties devīzi, netērējam lieki laiku. Paldies jums par skatījumu un tiekamies nākošreiz.